Ļoti interesanta epizode, tāda neierasta, nestandarta situācija. Skatīsimies, visticamāk arī mēs šo situāciju. Tas nav aizliegts. Basketbola noteikumos saspēlēties gala autā diviem spēlētājiem, bet kurā brīdī jāsāk spēles laikam. Skatāmies vēlreiz šo sadarbību. Blūms ieskrien gala autā, kļūst par gala autu izmetēju un piespēlē rokās Kačenko. Izskatās, ka šeit nevajadzēja 4 sekundēm paiet. Ja šajā brīdī šeit, tiek sākts spēles laiks, un tagad Blūms piespēlē 3 sekundes paliek līdz beigām, bet vai spēles laikam ir jāatsāks tajā brīdī, kad Blūms saņem bumbu, vai tajā brīdī, kad Blūma mestā bumba pieskarās Kačenko rokām? Par to, acīm redzot, tagad ir jautājums. Vai šajā brīdī, vai jau pirms tam? Skatāmies vēlreiz. Blūms ieskrien aiz gala auta. Tātad galdiņš sāk skaitīt spēles laiku šajā situācijā. Un tad spēles laiks ir iztērēts. Bet, ja šajā brīdī, tad visticamāk Mārķis tomēr būtu paspējis trāpīt laikā savu metienu. Jālas noteikumi.